Sveiciens visiem! Mani sauc Lilija Jansone. Esmu angļu valodas skolotāja pirmsskolā, un šodien esmu sagatavojusi jums nelielu prezentāciju, lai mēs varam vairāk uzzināt, kas tad šogad būs jauns, kas būs tas pats. Un katrā gadījumā izstāstīt tātad par to, kādas ir mūsu nodarbības pirmsskolā. Un, protams, ir ļoti svarīgi arī, lai jūs arī mani redzētu, kas es esmu. Un tā kā, jā, sākšu tūlīt pat arī. Tātad mani sauc Lilija. Es par angļu valodas skolotāju strādāju jau no 2011. gada. Tātad vairāk, gandrīz jau varētu teikt 14 gadi. Lūk, un jā, šis darbs man ļoti patīk, jo pirmkārt es esmu saimnieciskās darbības veicēja. Man ļoti patīk izdomāt pašai savas programmas, strādāt ar bērniem. Man ļoti patīk bērni. Man pašai arī ir 2 meitas, un savā ziņā viņas arī man ir iedvesmojušas strādāt tieši ar maziem bērniem. Un šis darbiņš man sākās tieši tad, kad man piedzima pirmā meita, un viņai bija gadiņš. Un tad es sāku mācīt angļu valodu pirmsskolā, un es biju ļoti, ļoti laimīga, ka es varu iziet no mājas un darīt darbiņu, kas man patīk. Pēc izglītības man ir augstākā profesionālā izglītība tieši šī skolvadībā, un man ir bakalaura grāds, profesionālās bakalaura grāds angļu valodas skolotāja profesijā. Sanāk, es daru tieši to, ko es esmu izmācījusies, un man ļoti arī patīk tas, kas esmu palikuši tieši pedagoģijas profesijā. Lūk, sāksim ar to, kādas mums ir nodarbības. Tātad, jā, jau izstāstīju par sevi. Un tātad, kāds ir mērķis nodarbībām? Protams, galvenais mērķis ir radīt interesi un prieku mācīties angļu valodu. Ja, jo bērniņi ir dažāda vecuma, viņi atnāk un viņiem, protams, ka vajag interesanti. Mēs jau zinām, kādi ir bērni. Šajā vecumā viņiem, būtībā jau viņiem viss interesē. Bet ir ļoti svarīgi, protams, arī atrast tās pareizās metodes, kā bērnu ieinteresēt. Otra lieta ir attīstīt pamata klausīšanās un runāšanas prasmes. Ja? Tātad mums jau pirmās nodarbības vienmēr ir ar sasveicināšanos. Es cenšos vienmēr praktiski 70% izmantot nodarbībās angļu valodu. Mums, protams, arī ir latviešu valoda. Ja bērniņš runā vēl kādā citā valodā, es varu pamēģināt arī iztulkot arī kādu citu valodu, ja tas ir nepieciešams, bet jebkurā gadījumā mēs, protams, ļoti daudz klausāmies, runājam paši, sasveicinamies. Viena no pirmajām frāzēm vienmēr ir what's your name, ja? Un tad mēs rādam ar zīmītēm my name is Lilija, ja? Tā kā tā, mums ir savs tāds, jā, es izmantoju arī ļoti daudz žestus, ja? Un tas arī tā kā viņiem palīdz ātrāk iegaumēt. Lūk, un, protams, ir mērķis arī paplašināt bērnu vārdu krājumu, lai dodoties viņiem uz skolu, viņi jau zinātu, jo, protams, ka pirmsskolā mums nav pamatmērķis mācīt, rakstīt un lasīt, bet es varu teikt tā, pirms, teiksim, 5 gadiem man pat ļoti daudz vecāki un arī vispār tā sistēma bija tāda, ka nekādas darba lapas, nekādi rakstīšana, bet šobrīd ir tik ļoti pamainījies tas, kad vecāki vēlas, lai tomēr viņu bērns ar vien labāk jau prastu atpazīt gan burtus, gan prastu arī varbūt kādu vārdu izlasīt. Un to gan es esmu jau sapratusi, ka tas ir tikai tiem bērniem, kas dodas uz skolu, tātad 6, 7 gadi. Tad, kad viņiem ir pēdējais gads, kad jau zina, ka nākamgad viņi ies uz skolu, mēs tiešām ņemam arī darba burtnīcu, mēs piestrādājam pie tā, lai mums būtu tātad skaidrība arī šajā lietā, lai mēs mācētu kaut kādus īsus vārdiņus atpazīt un uzrakstīt.
Un, protams, alfabēts, mēs saprotam, ka angļu alfabēts savādāk skan, un mēs viņu zinām, jo ļoti bieži vien, man ir bijis tā, ka mani bērni, kas nāk pie manis, mācās, viņi jau zina visu. Un atnāk pēkšņi liels bērns, kurš arī viņš nav mācījies, kad viņš bija maziņš. Viņš atnāk un viņš pievienojas tikai pēdējā brīdī, un viņam nav pat skaidrība, kad par parastām lietām. Ne? Protams, var jau teikt, ka skolā iemācīsies, un tiešām tā arī ir, skolā jau iemācīsies, bet es domāju, šis pulciņš tāpēc arī ir domāts, lai mēs nedaudz iedot tādu kā drošības spilvenu bērnam, jo mums Latvijā angļu valodu māca no 1. klases, piemēram, Somijā tas ir no 3. klases. Mēs Latvijā mācām no 1. klases, līdz ar to tad, un kāpēc ir svarīgi pulciņš? Tāpēc, ka tad, kad jūsu bērns apsēdīsies 1. klasē, es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet viņam iedos grāmatu, un viņam jau būs jālasa. Jo es esmu pati arī strādājis Rīgas centra humanitārajā vidusskolā no 1. līdz 4. klasē par angļu valodas skolotāju. Un es ļoti labi zinu, kā es uzdevu uzdevumus pirmīšiem. Viņiem bija grāmata jau, viņiem bija darba burtnīca, un mēs sākām lasīt. Ja? Lasīt. Jebkurā gadījumā mēs sākām jau kaut ko lasīt, un ļoti labi jūt, kuri ir jau kaut ko zina. Un kuri varbūt vispār vēl neko nezina. Tāpēc vismaz iedot to drošības pilvenu, kad ir tāda cita valoda, ir citi vārdi, protams, tas viss nāk, protams, arī 1. klasē var iemācīties, bet tomēr. Tā kā, mēs dodam tādu drošības pilvenu savam bērniņam. Nodarbību gaita. Tātad, vispār, lai jūs zinātu, es pati eju pakaļ bērniņiem, un es viņus atvedu atpakaļ. Ja? Protams, ļoti jauki, ja kādreiz notiek tā, lielos bērnus, kas ir 6-7 gadi, es vienmēr paskatos, viņi aiziet uz savu grupu paši, viņi nav tā, ka es viņu pie rociņas vedu, tomēr viņi jau lieli, viņi mācās iet paši, bet tomēr, jebkurā gadījumā es esmu atbildīga, kad es viņus paņemu, kad es viņus atdodu atpakaļ auklītājai vai skolotājai. Bet šī sākums vispār, tātad mēs vienmēr bērniem ļoti svarīgi ir atrast savu vietu, viņi apsēžas savos krēsliņos, un man vienmēr līdzi ir kaut kāda vai nu mantiņa, vai kaut kāds tēls, un attiecīgi viņi tad sasveicinās un pasaka savu vārdu. Katru reizi šie sasveicināšanās vārdi ir savādāk. Kādreiz ir what's your name, tad ir how old are you, cik tev gadi, tur ir what is your favorite color, how are you, Mums visu laiku mēs tikai, būtībā gada laikā, mums tad, kad es jūtu, ka bērni pilnībā apgubuši what's your name, tad mēs ejam uz nākamajiem. Un būtībā gada laikā, jo šie jautājumi nav viegli, jo no sākuma es viņus jautāju, pēc tam viņi jau jautā citiem, un tad tā saruna valoda veidojas, ka viņi var tomēr arī paši pajautāt. Tad es piemēram paņemu izvēlos, saku, kurš vēlas, nākt priekšā un pats pajautāt, what's your name, Un tad dažkārt ir atkal cita metode, kad viens otram prasa, un visu laiku lai viņi visu laiku runā, cik vien maksimāli viņi var, visu atkārto. Lūk, tā kā mums ir ļoti daudz jāklausās, jāatkārto, visu laiku. Tātad, jebkurā gadījumā tas sākums mums ir sāruna. Es, protams, vienmēr arī skatos, cik ir ieradušies, un tātad mums ir dziesmiņa, ļoti forši vienmēr bērnus, mums ir sasveicināšanās dziesma, viņus motivē sākt darbu sasveicināšanās dziesma, lai mēs vispār uzsāktu darboties, tātad ir šī sākuma dziesma, viņi zina, nodarbība sākusies, viss, un tad mēs sākam būtībā jauno tēmu ar dažādiem vizuāliem attēliem, varbūt tā ir pasaka, kad jāklausās, kādreiz būtībā bieži vien lielāko daļu mēs arī apgūstam dziesmas, un dziesmas ir vizuāli attēls. Es izvēlos dažādas dziesmas, un, piemēram, protams, populārākā dziesma, piemēram, ko mācās paši mazākie, ir, piemēram, pa krāsiņām, Rainbow dziesmiņa, un tad, protams, ka viņi redz visas krāsas, un tad viņi paši, un tad jau pēc tam
es piemēroju šīs spēles, kā viņi atkārto, un tie temati, protams, ir ļoti daudz un dažādi. Mums tad tālāk, protams, ir spēle, noteikti ir, viņiem bērni nevar nosēdēt ilgi, viņiem vajag kaut kādu tā kā tomēr piecelties, tāpēc vispār spēles un kustību aktivitātes, tur sit down, stand up, close your eyes, vai arī mums ir spēles What's Missing, kas ir pazudis, tā ir viena no arī tādām populārām spēlēm manās nodarbībās, kad es izlieku jaunos vārdiņus, un tad es, piemēram, no sākuma es šo spēli vadu, pēc tam es lieku kādu bērnu manā vietā. What's missing, kas ir pazudis, un kaut kāda lietiņa ir pazudusi, bērns paslēp sev aiz muguras, un tad tā kā citi min. Viņiem, protams, jāmin tikai angļu valodā, drīkst tos saukt vārdiņus, nekādā citā valodā nevar. Lūk, mums ir arī radošie darbiņi. Šādi, protams, mēs skaitam kaut ko, piemēram, plastelīna bumbiņas, gan krāsu, gan ciparus, un īstenībā dažādi priekšmeti var nākt arī mums. Piemēram, ir tēma par skolas priekšmetiem, kur mums bērniem ir reāls pildspalvas, un viņi bieži vien arī saņem šo pildspalvu mājās vai zīmuli, un tad viņi ir ļoti, ļoti priecīgi. Tā kā ir arī dažādi darbiņi. Un, protams, mēs arī mēdzam nostiprināt to, ko esam iemācījušies, vai vienkārši mums ir noslēguma dziesmiņa, un noslēgumā mums vienmēr arī ir uzlīmīte. Ļoti svarīgi noteikti, ir iespēja tomēr bērniņam iegādāties mazu blociņu, stikeru blociņu, kuru bērns var ņemt līdzi. Tā viņi var stāvēt jūsu skapītī, bet viņš ņem viņu līdzi uz angļu valodas nodarbību, un tad viņš ielīmē visa gada garumā, tad viņš varēs salīmēt sev dažādas šīs te uzlīmītes par saviem darbiņiem. Bērniem ļoti tas patīk. Tā kā tas ir jums jau maziņš mājasdarbs nopirkt bērnam angļu valodas blociņu. Lūk. Bet es iesaku neņemt lielus, neko lielu, tomēr maziņu, tiešām tādu maziņu. Lūk, par mācību materiāliem, ko es vēl vēlējos pastāstīt. Būtībā, es pati lietoju Canva Pro, kur ir ļoti daudz materiāli, kuras personalizēju pati, pārakstu, taisu dažādas šīs te darba lapas. Tad es, protams, izmantoju arī Super Simple materiālus, kas ir Super Simple Learning, kur ir dziesmas, jo es ņemu ļoti daudz Super Simple Learning songs, un zem tā ir arī darba lapas. Tad man ļoti patīk arī, protams, starptautiskie mācību materiāli no Oxford University Press un Cambridge University Press materiāliem. Tātad tie ir Anglijas, Lielbritānijas tātad šie te materiāli, un skolā, nezinu, kurā skolā ies jūsu bērni, bet attiecīgi tikai tieši no šiem mācību materiāliem mācās arī skolēni, tāpēc es esmu, esmu pārpētījis, izpētījis visu to, ko sāks mācīties pirmklasnieki, un attiecīgi viņiem arī šo te drošības pilvenu taisu, lai mēs jau nedaudz iesildītos šajās tēmās. Bet tomēr mums ir citas lietas, mums ir bišķiņi vairāk, mēs varam ne tik nopietni, kā saka, mums nav jāraksta tik daudz jālasa, kā būs pirmajā klasē. Mēs dodam tomēr šo te pamatu, ka mēs zinām to vārdus un atpazīstam skaņas un, protams, jau runāt, un tas ir ļoti daudz arī. Lūk, protams, man ļoti patīk arī izmantot īstās rotaļlietas un priekšmetus. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas vienmēr skatās, kas ir kaut kas krāsains un košs, un ja gadījumā jums arī mājās ir kaut kas interesants un jūs gatavi dot angļu valodai kādu interesantu mantu vai priekšmetu, kā jums liekas, tad es tikai labprāt to pieņemtu un varbūt uz kādu laiku arī un pēc tam varu atdot atpakaļ. Tā kā mums tie materiāli vienmēr ir mega daudz, dažādi arī dzīvnieciņi un lelles, un katrā gadījumā arī, teiksim, kad es izspēlēju kaut kādu pasaku, man arī vajadzīgi dažādi priekšmeti.
arī visādi zvaniņi, skaniņas, ja, lai bērnus maksimāli piesaistītu uz šo nodarbību. Ja, jo savā ziņā mums nav tā, ka mēs atnākam, un, piemēram, arī bieži vien skolā, ja tur atnāc, bērns apsēžās, nu, tad viņam grāmatu, un viņš visu 40 minūtes sēž. Nē, mums ir, es teiktu, tāda viegli sportiska nodarbība, tāpēc, ka mums visu laiku notiek kaut kas. Ja, visu laiku mums ir kaut kāda aktivitāte, tas, un plus vēl jānotur ir emocionālais šis te, emocionālā noturība, ja? Jo mēs zinām, ka mūsu bērniņi, viņi pirmkārt, kad viņi jau ienāk nodarbībā, viņiem ir, man sāp pirkstiņš, man tur tas, vai arī man šodien tas iesita, vai es ar viņu draudzēs, vai nedraudzēs, es pie viņu sēdēšu, es viņu nesēdēšu, es gribu tos, gribu šito, man tur tas, un ir tik jāmāk, tik pareizi, ja viņiem arī atpieties, uzklausīt, un tāpat laikā tomēr novirzīt uz nodarbību. Tā kā es parasti saku, paldies, ka tu pastāstīji, bet mums ir jāsteidz sākt nodarbību. Un tā, bet bērni ir ļoti saprotoši, jā. Nu, lūk, protams, man patīk ļoti dziesmas un audio, bērni ir ļoti, protams, viņiem patīk arī video materiāli, bet katrā gadījumā, ja es arī kādreiz rādu kādu video, tas ir tikai tāpēc, lai viņi vairāk spētu izprast šo te dziesmu. Jo būtībā vienīgie video, ko viņi skatās, tas ir tikai šie te dziesmu video. Ja, tātad no interneta kaut kādiem resursiem, jo tad šī dziesma mums ir vajadzīga gan vizuāli viņu redzēt, tad audio, jo es būtībā rādu viņu tikai sākumā, tad, lai viņi saprastu pēc iespējas labāk. Un pēc tam jau tikai audio. Ja, no sākuma tad video un audio, tad ir tikai audio, un tad jau viņi arī dzied, protams, un mums nāk kustības klāt, un pēc tam tad mums ir šie te atskaites koncerti, ja. Lūk, kas vēl, grāmatas angļu valodā, jā. Ja jums arī ir kaut kādas angļu valodas grāmatiņas, jūs jau varat saviem bērniņiem piedāvāt, jā, lai viņi jau skatās, un, nav īstenībā Latvijā tik daudz, jāsaka godīgi, jāmeklē, nu. Bet var, protams, atrast, tā kā es ļoti, ļoti labprāt arī iekārtotu angļu valodas bibliotēku. Tā kā, ja jums gadījumā ir vēlme dāvināt angļu valodas bibliotēkai grāmatas, ko mēs varētu uztaisīt vienkārši publiski priekš bērniem, visiem, tas nebūtu man, tas būtu bērniem, es arī ļoti būtu priecīga par šādu pirmsskolā izveidot. Es būtu pat gatava pati iegādāties šo te plauktiņu, kur mēs varētu salikt, lai būtu ļoti skaisti, un gan jau mēs ar pirmskolas vadītāju varbūt vienotos par šo. Tāpēc, jā. Lūk, un jā, par to blociņu es jau stāstīju. Lūk, pasākums ar vecākiem. Tātad pasākums ar vecākiem mums ir katru gadu. Un šis tiešām tāds jauks pasākums. Būtībā jūs nākat tā kā gan uz koncertu, gan uz tādu atskaites tādu pasākumu, un šajā pasākumā bērni vienmēr, viņiem ir dreskots, jā, to es parasti vienmēr pirms pasaku, afišā, tad, kad es noziņoju šo pasākumu, mums ir temats, dreskots, vienmēr mums ir kaut kas garšīgs, mēs našķojamies ar kādiem gardumiem, un jā, tad bērni nāk un uzstājās ar to, ko viņi ir iemācījušies, vai tie ir dzejolīši, vai tās ir dziesmiņas. Īstenībā tie ir viena no tādiem maniem mīļākajiem pasākumiem. Lūk, tā kā, jā, šeit jūs arī redzat attēlā, es esmu stāvu ar ziediem pārlaimīga, jā, tas ir jau pēc pasākuma. Es pati pasākumu vadu, man ir mikrofons, stumba, tā kā man ir dzirdes, esmu vadījusi pasākumus, kad jau tiešām ir ļoti, ļoti daudz tur 100 cilvēki, būtībā ieskaitot gan bērnus, gan vecākus, jo nāk ne tikai vecāki, nāk arī vecvecāki, māsas, brāļi, visi, kas vēlas no ģimenes paskatīties. Lūk, tātad par līgumu un apmaksu ļoti svarīgi. Tātad mums šis ir abonements, jā, tātad mēneša abonements 8 nodarbības mēnesī, ne vairāk, ne mazāk, tieši 8. Un maksa ir 40 eiro mēnesī. Tātad 5 eiro maksā nodarbība, šī te pusstundas nodarbība. Līgums mums tiek slēgts līdz 19. jūnijam, jā, tātad līdz pirms līguma mēs beidzam, jā. Es parasti tad informēju, vai, īstenībā, ja kaut kas mainās, vai ir kaut kādi datumi, jo,
dažādi notiek, ja. Es informēju tieši, kad, bet es paskatījos visu nākamo gadu, 25. 26. mācību gadu, viņš ir diezgan tāds, nav tā, ka būtu baigie svētki, tur kaut kas izkristu. Kaut kas izkrīt, jā, bet es vienmēr cenšos tomēr atstrādāt, tad, lai mums sanāk 8 nodarbības. Tātad, tad, kad jūs pieteiksieties pieteikuma anketiņā, tad jūs saņemsiet no manis ēpastiņu, un jums būs viens rēķins, tātad viens līgums, jums būs ēpastā viens rēķins uz visu mācību gadu. Un tātad jūsu uzdevums ir līdz katra mēneša 10. datumam apmaksāt šīs nodarbības. Tātad es katru mēnesi, sākot no 11. datuma, eju cauri un pārbaudu, vai ir veikta šī apmaksa. Ja? Tātad neizplešamies, jo es noteikti ļoti vērošu, lai ir tiešām laicīgi viss apmaksāts. Lūk, tā kā, jā. Kas vēl? Ļoti svarīgi. Protams, mēs jau zinām, top jautājums ir, ja nu mans bērns neapmeklē. Pa šiem gadiem esmu izstrādājis šādu sistēmu, ka, ja bērns apmeklē vismaz pusi 50% no nodarbību mēnesī, tad viņš maksā, tad jūs vecāki maksājat pilnu maksu. Tātad no 4 līdz 8 nodarbībām. Es zinu, ka ir pedagogi, kas saka, vienkārši abonementa maksa neatkarīgi, cik apmeklē. Es eju pretī jums un zinu, tā kā es pati esmu mamma, es zinu, ka bērns slimo, un tas ir normāli. Bet tātad, ja gadījumā, bet jums vienmēr ir man jānoziņo, ka kad jūs tur nebijāt, jo savādāk, es jau varu arī skaitīt kā pilnu, ja es arī varu nepamanīt, un ja jums tam vajadzīga šī te atlaide, jūs zinat, ka jūs braucat varbūt ceļojumā, varbūt jūs nebūsiet mēnesi vai pusmēnesi, vai jūs bērns slimoja 2 nedēļas, jo būtu forši jūs man uzrakstītu un pateikt, un tad es jums piešķiru, es esmu tā, ka es piešķiru atlaidu un pasaku, vai arī nākam mēnesi jums būs tik un tik, ja, un attiecīgi tad mēs to visu darām. Jums galvenais vienkārši noziņot man. Lūk, tātad, ja bērns apmeklē vienu nodarbību mēnesī, tad jums ir 5 eiro maksa, 2 tad ir 10 un 3 tad ir 15. Sākot no 4 un uz augšu nodarbībām, jūs maksājat pilnu mēneša maksu, kas ir 40 eiro mēnesī par veselām 8 nodarbībām, 8 tikšanās reizes ar jūsu bērnu. Lūk, un šogad arī, tātad, ja bērns vēlas apmeklēt tikai vienreiz nedēļā, maksa ir neatkarīga, tad 40 eiro mēnesī. Un attiecīgi, ja ir mazāk par 4, tad jums atkal strādā šī sistēma, ka jūs varat maksāt mazāk, ja bērns nav bijis. Bet jebkurā gadījumā, ja viņš ir bijis 4 reizes, tad maksa ir 40 eiro. Ja? Lūk, tādas mums te ir lietas ar jums. Es ceru, ka es visu izstāstīju. Lūk, tā kā liels paldies jums. Un jā, tātad visi kontakti, jebkurā gadījumā es arī pateikšu šeit video, tātad ēpastiņš ir, ēpastiņš būs ierakstīts jums šeit apakšā, bet, ja ir kaut kādi jautājumi, tad telefons ir 200 44 006. Jūs varat man rakstīt, un es jums arī atbildēšu. Tā kā tā. Tiekamies nodarbībās. Noteikti aizņemiet bērņiem vietu, jo jūs jau zinat, ka nodarbībā arī to bērnu skaits ir limitēts. Un, lai visiem būtu komfortabli un varētu bērns apgūt pēc iespējas vairāk un labāk, tad komplektējam grupas, lai mēs jau sāktu ar septembri. Tā kā tā. Liels paldies jums, laimes forša diena un tiekamies pasākumos. Atā!